Konkurenti liek padenes. Viena forša teiciena dzirdēju, kas man arī ilgu laiku mainīja tādu dzīves skatījumu un izpratni. Un tas teiciens ir tāds, ka kļūsti tik veiksmīgs, populārs un pelnošs un bagāts, ka viņiem vienkārši ir skaudība par to visu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē īstenībā tādu diezgan dziļu iekšēju domu. Un tas nav tā, ka vienkārši tu tur izdomāji un viss. Tā doma ir kāda? Nevis fokusēties uz konkurentiem, bet izdarīt tā, lai cilvēki, klienti gribētu vēl vairāk būt pie tevis kā uzņēmumu. Nu, vienkārši domāt visu savu enerģiju jauda tā, kā uztaisīt tā, lai klienti, cilvēki gribētu vairāk pie manis būt. Vairāk nopirkt produktus, vairāk lietas izdarīt, vēl vienkārši izdarīt tā, lai vienkārši bauda. Un tajā mirklī tos konkurentus vienkārši pasūtīt savās domās, darbībās tālāk, lai viņi tur nafig ņemās savā sulā, kaut ko tur meklē, cenšas uzrakt, kaut ko stulbi ielikt debīlu, vienkārši domāju, cik daudz cilvēku velta enerģiju, lai viņš to izdarītu. Uzņēmumi tie, kuri fokusējas, kā vēl uzlabot savu servisu, kā vēl uzlabot savu uzņēmējdarbību, vienmēr būs numur viens ieguvēji, numur viens. Viņi vienkārši to izdarīs. Tie, kuri centīsies, lai kaut ko kādam otram parakt, viņi vienkārši vienā brīdī zahlibnots ar saviem sūdiem. Tā vienkārši dzīvē darbojās. Reāli, bet fakts. Ja. Tāpēc domājam, kā uzņēmēji, ja kāds kaut ko tur rok, kaut ko tur ņemās, vēl kaut ko domā, kā uzlabot visu to servisu, apkalpošanu, kā komunikāciju, kā CRM sistēmas, kā produktu, kā telpu, kā smaržu, kā video, kā pasniegšanas veidu, kā komunikāciju, visu vienkārši. Liest augšā tā, lai klients būtu wow, viņš būtu starā. Viņš vienkārši starā būtu, un viņam būtu pilnīgi pofīgi, ko tur saka citi un ko tur raksta un kas tur notiekās. Vienkārši darīt savas lietas ar kaifu un baudu. Un tad, kad cilvēks uzņēmuši šādi iekšā to visu kultivēt, darbojās, pārbaudīt vērtību. Viņš vienkārši cilvēki vēl gribēs vairāk būt ar tevi kopā, jo viņi redzēs, ka vētrā tu vienmēr būsi stabils partneris. Un tas ir tik krūti un tik forši. Tegā, lai izdodās atrast tos savas punktus, nišas, kā dabūt gatavu, kā realizēt, lai citiem cilvēkiem būtu vēl lielāks kaifs sadarboties ar tevi.